Slimus matus var viegli pamanīt. Izrādās tie tāpat kā āda zaudē savu mirdzumu, bet pastāv iespēja kā īsā laikā atgūt veselīgus matus. Matu pieaudzēšanas centrs Mella LV. Matu pieaudzēšana garumam un biezumam. Klientiem draudzīgas cenas, sadarbība ar Latvijas lielākajām frizētavām. Aptuveni pirms 12 gadiem Guna Eze, apvienojot mācības divās augstskolās, lai nopelnītu, sāka darboties kā matu pieaudzēšanas meistare. Ekonomiskā situācija valstī kļuva sliktāka un sāku domāt, ko darīt, lai nodrošinātu iztiku. Pateicoties savai angļu valodas pedagoga izglītībai, tika meklēti ražotāji, dibināti kontakti, grūti gāja sākumā, visādi gāja. Krīzes laikā ļoti daudziem nolaidās rokas. Guna uzskata, ka ir ļoti viegli sēdēt mājās un sevi žēlot, bet reāli piecelties un sākt cīnīties var tikai daži. Es nevienā situācijā neesmu nolaidus rokas, es vienmēr meklēju izeju. Un tas laikam ir tā mana panākuma atslēga. Tā Mella atnāca uz centru, uz Avotu ielu 17. Izīrējām pirmās telpas, bija 60 kvadrātmetri. Strādājusi viena pati toreiz. Un pēc 5 gadiem mēs esam šeit, ļoti plašās jaunās izmontētās telpās. Saucamies jau Matu pieaudzēšanas centrs, kur ļoti lielā izvēlē ir matu pieaudzēšanai, produkcija, kā arī nodrošinām pakalpojumu matu pieaudzēšanu. Pašlaik Gunas kolektīvs izaudzis līdz 10 cilvēku lielam pulciņam. Visām meistarēm tiek uzticēts firmas noslēpums – Gunas izstrādātā matu pieaudzēšanas tehnoloģija. Mēs kolektīvs esam ļoti draudzīgs arī tāpēc, ka visi mēs esam bijuši pazīstams jau pirms strādāšanas darba Mellā. Meistari ir ļoti profesionāli. Katrs klients mūsu salonā ir novērtēts. Jebkura situācija tiek atrisināta. Mēs cenšamies darīt visu, lai klients iziet no mūsu salona laimīgs un skaists. Guna priecājas, ka viņas lolotais uzņēmums izaudzis līdz Latvijā atpazīstamam un novērtētam salonam. Tāpēc vienmēr cenšas, lai Mella pārstāvētu tikai labākos un dabīgākos matus. Es uzskatu, ka kvalitāte tas ir viennozīmīgi tas, kas vienmēr būs pieprasīts un atzīts. Esmu izgājusi cauri 3 gadus pirmos apmēram, kopš firma tika dibināta, es staigāju vienās kurpēs. Es tiešām viss pēdējais lats toreiz tika ieguldīts, lai būtu mati un lai būtu meistariem darbs. Es neesmu nekad žēlojis naudu šādām lietām. Es tiešām dzīvoju ļoti pieticīgi, lai tas, kas man ir šodien, lai tas viss notiktu un piepildītos.